ir rudens. Nu, protams, ir ļoti skaists laiks, un kad tā sāk mums stāstīt, ka tūlīt ir augstāks un augsts, un tad būs plus 11, 12 un 13 grādi, nu, kurš tad ir augstāks, kad ir gandrīz oktobrs. Kāpēc vajag cilvēkiem to slikto teikt? Tā labā ziņa tad ir, nu, pa to puspilno un pustukšo glāzi, protams. Ir kā ir, mainīt to nevar. Esiet tik laipni, nelasiet internetā nekādas lietas par veselību. Ja to raksta dakteris, viss kārtībā, bet dakteris no daktera arī atšķirās. Cilvēks no cilvēka arī atšķirās. No mums tas ir cilvēki ar padomu laika domāšanu, ka viņš domā, ka viņš tai vietā sēž un viņam nekas nav jāmācās, bet jāmācās ir visiem, un jaunie ir pilnīgi savādāk. Medicīna tik ļoti pasaulē mainās tādā tempā, un viņai vajag uzticēties, un arī jaunās tehnoloģijas onkoloģijā nāk Latvijā, un tie ir meli, ka nelīdz cilvēkiem līdz gan. Bet ir jāiet pie ārsta. Un sevi jāmīl. Un ja tur kaut ko nogriež, strunts, tu esi dzīvs, un tu dzīvos tālāk. Bez daudzām lietām, ko nogriež vai izgriež, mēs varam dzīvot. Tikai ar citu kārtību, ar citu režīmu, savādāk ēdot, un mazāk cukuru lūdzu, sāli, un vairāk dārzeņus. Nu, nav jau tik negaršīgi. Šis ir brīnišķīgs rudens. Tikai vakar meita ienes pēdējos gurķīšus iekšā. Nu, kaut kādi maziņi vēl palikuši, bet nu tie jārā laukā. Tomāti vēl jānolas, un vēl tur būs viens spainīts. Vai nav jauki? Viss mums ir. Ābolu daudz. Mums viss ir daudz. Mēs taču esam bagāti. Bet slinki gan palikuši. Gatavs pusfabrikātus. Es nekad neesmu varējis, kā paskatījos, es tagad uz veikaliem vairs neeju. Nu tur, kur ir tie pusfabrikāti, tie salāti un viss, nu kā tādas draņķības var ēst? Man ir gan fantāzija, gan redz. Es spēju iedomāties, ko viņi tur liek klāt. Es nevaru ēst neko tādu, es neredzu, kas to taisa, ar kādām rokām. Nu tas tāpat kā tie pakistāniešiem, tās kebabnīcas. Ja viņš ar netīrām rokām smēķē un tūlīt iet iekšā un griež tos kebabus. Brr! Un vai to vajag? Nu, noteikti jau, ka nē. Par to, ko ēd pusauģi un bērni, ir atbildīgi vecāki. Un tad vecākiem ir jāpārvar slinkums un jāvār zupas. Jo šodien bērndārzā ir ļoti daudz bērniņu, kas pat nezin, kas ir zupa, un tāpēc viņi neēd. Jo ir makaroni, ir frī un ir saldumi. Tāpat kā var gadu vecam bērnam iedot telefonu, un viņš paliek kluss. Bet tā vecāki rada atkarīgus cilvēciņus, jo šīs visas lietas ir, no kurām var kļūt atkarīgs. Tāpēc brīvo laiku vajag pavadīt svaigā gaisā, nevis aicināt pie sevis, dzert aliņus un cept šašlikus, bet ar bērniem aizbraukt pie jūras. Mums ir daudz skaistu vietu un vēl joprojām, un tās lapas jau arī šur tur krāsojās. Mums te viss vēl zaļš. Nu, tūpkokā man kādas dzeltenas lapeņas bija. Pārvariet slinkumu. Tas ir slinks. Cilvēks ir slinka būtne, un es arī esmu slinka. Nenoliedz. Mēs visi tādi esam. Bet ja jums ir mazi bērni, jūs esat atbildīgi, lai jūs izaudzinātu kārtīgus cilvēkus, kas prot pastāvēt par sevi, kas prot parūpēties par sevi. Vakar dzirdēju stāstu par veikalu, kurā ir 20 gadnieces, kas domā, ka visu zinu, visu prot. Un vadītāji liek viņai strādāt, un viņa teica, ka viņa ir sūdzēties darba inspekcijā par to, ka viņai liek strādāt. Jo tas nabaga bērns domā, ka viņš ir atnācis uz darbu, un par to, ka ir atnācis, viņam par to ir jāmaksā. Viņi neprot aiz sevis krūzes nomazgāt,
turpat palīgtelpā veipi mētājās, un tad vēl atnāk mammīte. Un meitiņa izslēg pleciņus un sajūtās varena. Nu tā mana mamma tai vadītājai gan sados. Tas ir, viņa jau nesaprot, ka tas cilvēciņš pats sev pazemā. Un tas cilvēciņš zaudēs jebkuru darbu, jo mammas arī nav mūžīgas. Un strādāt kārtīgi ir jāiemāca vecākiem. Liela daļa to dara, un par to man prieks. Bet tā daļa, kas to nedara, lūdzu, sāciet darīt. Mīļās mammītes, nenesiet tās miskatas, lai to iznes jūsu bērni. Mīļās mammītes, lieciet tiem bērniem savus zeķītes izmazgāt ar rociņām, lai nav jāmet laukā, un lieciet sakārtot savas lietas. Ja tās mammas ir par daudz, atdodiet tiem, kam nav. Nevajag no bērniem atpirkties ar mantām un naudu. Bērniem ir vajadzīgs mūsu laiks, mūsu mīlestība un uzmanība. Un arī kāds brauziens, protams, jo cilvēks ir manipulējoša būtne. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Un tad jau viss būs kārtībā. Mūsu senči to darīja, bija ļoti gudri un bija ļoti pacietīgi. Mācieties pacietību, nekas nenotiek tāpat vien. Lai jums veicas ar pacietību. Atā.